Vien 5 minūšu attālumā no Sidra Darītavas jau teju 2 gadus Jumpravā rosās truši. Līdzi ņemdams savu ārtavu, Mārtiņš Plūme dodas ciemos pie kaimiņiem. Sijā Lenenvarda rabitrī savu darbību Jumpravā uzsāka 2013. gada jūnijā līdz ar jaunu un mūsdienīga trušu audzēšanas kompleksa būvniecību. Un pasūtījām būrus. Un pirmie truši mums bija 13. gadā oktobrī atvedām. 200 trušus. Un pēc gada mums jau bija 6000. Tā taisnība, ka truši vairojas tā kā truši. Tieši tā, jā. Kā vēl? Un kā vēl, jā. Tie baigi labi. Jā, šo momentu mums ir 10 000. Nu, tagad mēs iesim pie kāda puikas. Principā, skatāmies vienmēr, no kādas saimniecības iet trusene. Ja viņa ir meitene, galvenais, ka nedrīkst krustot savā starpā. Nesam viņu vai nu pie citas krāsas, vai pie citas saimniecības, jo mums uz būriem ir visur rakstīti. Lai nav radinieki, jā? Lai nav radinieki, jā. Radniecisku nekādā gadījumā nedrīkst. Ikdienā lielo trušu saimniecību uzrauka 12 darbinieki. Atnākot uz darbu, katra meitene attaisa vaļā kompjuteru un viņa uzspiež programmā. Mums ir, ko vajag pārbaudīt. Dzemdības, lecināšanu, kad vajag ligzdas kārtot. Un visu tev izdod lapiņas, izdrukā. Un pēc, jā, šodienas darba visi, ko ir jāizdara. Nu, šeit jau tāds ļoti moderns pieejams, kad redzēt, datorprogramma tiek izmantot, lai kontrolētu, kas notiek. Tur, jā, manā gadījumā viss daudz manuālāk. Jā. Viņu vajag tā kā ar bērnu. Viens otrs man pasaka, ka es nevaru palikt, jo man ir mazie bērni mājās, bet viņi arī ir bērni. Uzņēmums Lenenvarda rabitrī ir sociāli atbildīgs. Ik mēnesi bez maksas piegādā trušu gaļu nodu izglītības iestādēm, kā arī vasarā nodrošina jauniešiem darba vietas. Lai bērni arī neslaistās, viņam jābūt tomēr labi, ja ir cilvēks, kurš var aizsūtīt kaut kādu nometni. Ja tā, viņi visu vasaru neko nedara. Pašam truša gaļa garšo? Nu, ziniet, ja godīgi, es tagad neatminos, kad es viņu būtu ēdis, bet man pārsvarā garšo visādas eksotiskas gaļas, jā. Tikko atcerējos, kad reiz viens klients, kas ņem sidru, teica, ka sidrā gatavot trusis esot izcili garšīgi. Un to es neizdomāju, es vienkārši tikko atcerējos, ka man tā teica. Tad te jau var just to kopsaucēju, kuru... Jā, var gadīties, ka līdz kaut kam tas viss var nonākt, jā.